Viens Irākas gans gandrīz apklāja Izraēlas visu karu pret Irānu, pirms tas vispār bija sācies, un pasaule par viņu uzzina tikai tagad. Redziet, Izraēlai bija milzīga problēma. Irāna atrodas aptuveni 2000 km, jeb apmēram 1200 jūdžu attālumā no Izraēlas, un Izraēlas gaisa spēki izmanto tikai 7 KC-707 degvielas uzpildes lidaparātus un 7 KC-130 Herkules. Tālas darbības triecieniem tik dziļi nepieciešama liela degvielas uzpilde un priekšējā bāze, lai izglābtu notriektos pilotus, un Irāka ir vienīgā zeme starp abām valstīm. Tātad, saskaņā ar Wall Street Journal, Izraēla klusībā izveidoja vienu šādu bāzi Irākas teritorijā tikai dažas dienas pirms 28. februāra, kad sākās karš. Bāze atradās uz neizmantotas Sadamera skrejceļa Sausā ezera gultnē, 180 km uz dienvidrietumiem no Nafazas un Karablas, 40 jūdzes no tuvākā ceļa. Ar 1,6 km garu skrejceļu, kas tika izbūvēts tieši ielējā, lai to paslēptu no satelītiem. Esošā infrastruktūra nozīmēja, ka no kosmosa nebija redzama nekāda jauna būvniecība. Personālu un aprīkojumu nogādāja ar helikopteriem no Sīrijas, kur Izraēla darbojas brīdi kopš Asada krišanas. Taču tad kāds gans pamanīja helikopterus un ziņoja par tiem Irākas varas iestādēm. Virsnieki no tuvējās Irākas bāzes izbrauca ar saviem Humvee un nolēma to pārbaudīt. Taču, kad viņi pietuvojās, Izraēlas lidmašīnas uzbruka patruļai ar gaisa triecieniem, nodalinot vienu karavīru un ievainojot vēl divus. Izraēlas spēki pēc tam atkāpās, pirms varēja ierasties pastiprinājums. Irāka, kuras teritorijā atradās tūkstošiem ASV karavīru un nebija nevienas oficiāli deklarētas Izraēlas klātbūtnes, dabiski pieņēma, ka to izdarījuši amerikāņi un sūdzējās ANO. Vašingtona noliedz jebkādu savu iesaisti, taču patiesību par notikušo mēs uzzinām tikai tagad, 3 mēnešus pēc notikuma.